Nu, ko ir pagājušas, laikam, 3 diennaktis vairāk. Piektdien vakarā liku, un tagad ir otrdienas rīce. Beidzot, mana limonāde ir noaugusi. Tad intensīvi burbulīši gāja, tagad vairs ne, un uz garšas viņa ir tāda bišķi ar skābumiņu, jā. Tad visu laiku bija tāda, piedošana, bet pretīgi salda. Tagad jau skābuņš parādies, tā ka viņu varēs jau lietot. Uzliku sietiņu un principā paņemšu un nokāsīšu, jo savādāk visi bija tāpat biezumi visiet. Pēc idejas šitos biezumus var otrais izmantot, jā, pievienot vēl kaut ko klāt un otrais, bet, nu, es nezinu, es likšu otrais. Otrais viņa tāda bezgaršīgāka. Nu, vajag vēl ogas pielikt klāt. Degustēsim šito te limonādi. Nezinu, kāpēc viņa man šoreiz tāda bieza ir sanākusi, tāda pabieza. Nu, jā, raudzēt dzēriens. Varbūt bišķi par ilgu paturēju nav burbulīšu. Bet viņš ir tāds pabiešs šoreiz, nezinu. Varbūt cukura parmās vispār cukura varēja bišķi vairāk būt. Tāds nav salds pārāk. Diezgan skābens. Varbūt par ilgu noturējumu. Bet nu vakar vēl no rīta nebija dzerams. Varbūt vakarā vajadzēja pagaršot un tad viņu. Pēc idejas viņu var nokāst. Sapildīt kādās pudelēs vai burciņās, ielikt leduskapī un ne par vienu dienu, bet, nu, vairākas reizes izdzert. Bet, nu, mēs te ar saimi šito liksim tāpat lietā šodien. Un pārāk aizrauties arī, kā es teicu, īpaši nevajag, jo, nu, kāds, kuram ir tas kuņģis. Jo, nu, raudzēts ir raudzēts, ne visi skābē tos kāpostus var svaigus ēst. Tāpat ir ar šito, ka viņš tomēr raudzēta. Krūze man nebija pilna, man viņa bija bišķi ap pusi kaut kur. Tā ka, bet jūtu pietiekoši. Tā ka, taisiet, ir apskatos manos recepte, ja kuram interesē, ļoti labi valdzējoši.